Dzīvē ir trīs visvērtīgākie - dārgumi. Tas ir zelts, tas simbolizē bagātību, sāls, tas simbolizē pārtiku, un tagadne, tas simbolizē laiku. Filmā mirušo dzejnieku sabiedrības skolotājs Kītings nepārtraukti kliedza saviem audzēkņiem latīņu valodas frāzi carpe diem, kas nozīmē būt uzticīgam pašreizējai dzīvei, proti tagadnei. Grāmatas, kas pārvietoja manu mērķi, autors Spencers Džonsons. Arī grāmatā Dāvanas atstāja mums līdzīgu vēstījumu. Visvērtīgākais - dāvanas pasaulē nav pagātne, un nav arī nākotne. Visvērtīgākais dāvanas pasaulē ir tieši tagadne. Vai tu dzīvo tagadnē? Huaņas grāmatā, kas attēlo Ķīnas Huan dinastijas vēsturi, ir iekļauta šāda stāsts par kotāju. Bija kāds cilvēks vārdā Maindmin, kurš dzīvoja nabadzīgā mežā un pelnīja iztiku pārdodot vaicētos rīsus. Kādā dienā viņš, neēsādams sietu uz muguras, pa ceļu gāja un nejauši to nometa uz zemes, saplēsdams. Tomēr viņš gāja mierīgi, it kā nekas nebūtu noticis, neskatoties uz saplēsto sīru. Tajā laikā cienījamais universitātes zinātnieks Kotais nejauši redzēja šo ainu un jautāja: kā tu vari neapstāties? Tad sīrups ir saplīsis. Ja jau siets ir saplīsis, kāda jēga ir skatīties atpakaļ? Kotais, dzirdot Mengmina atbildi, uzreiz pamanīja viņa izcilību. Viņš arī ieteica Mengminam pievērsties mācībām. Kotai ieteikuma dēļ Mengmi sāka mācīties rakstīt, un pēc 10 gadiem kļuva pazīstama visā valstī, sasniedzot mūsdienu premjerministra, kas atbilst 3 kumbu statusam. Šeit radās slavenais izteiciens neatgriezies pie jau saplēsājušā sietiņa. Tas nozīmē, ka nevajag skatīties atpakaļ. Savukārt Ķīnas senajā valstī Šang, piekrastes ciematā, dzīvoja nabadzīgs skolotājs Kangstais. Viņš dzīvoja ļoti nabadzīgu dzīvi, vairāk nekā 70 gadus, līdz viņu vēlāk izvēlējās Džou dinastijas valdnieks, nespējot izturēt, ka viņas vīrs Kangstais katru dienu tikai lasa grāmatas un zvejo, nevis rūpējas par mājasaimniecību. Viņa vārdāma sapakoja savas mantas un aizbēga pie saviem vecākiem. Tomēr, kad Kangstais tika izraudzīts Džou dinastijas mūnvaņa un vēlāk kļuva par mūvaņa karavīru, kas apvienoja pasauli un galu galā tika iecelts par Džē valsts feodālo valdnieku, viņa bēgusi sieva parādījās un lūdza atkal dzīvot kopā. Kangstais, kurš klusām klausījās, lika savai sievai uzpildīt ūdens spaini un pēc tam to izliet pagalmā. Pēc tam viņš lūdza viņu to atkal uzpildīt, taču sieva to nespēja izdarīt. Tu vari domāt, ka varat atkal apvienoties pēc šķiršanās, taču jau izliets ūdens. Vairs nav iespējams savākt. Tieši šajā stāstā izliets ūdens simbolizē to, ka vairs nav iespējams atgriezties pie iepriekšējā vienošanās, un no tā ir radies izteiciens neatgriezeniski izliets ūdens. Pagājušās lietas nevar atgriezt, un mūsu teiciens izliets ūdens ir līdzīgs izsistai bultai. Mengmin un Kangstais stāsts mums sniedz svarīgu mācību. Pievēršanās tieši pagājušajām lietām ir bezjēdzīga, jo jau notikušās lietas nav iespējams atgriezt atpakaļ. Lai virzītos uz priekšu, ir jāaizmirst pagātnes notikumi. Tas nav viegli, bet tikai tādā veidā varam gūt attīstību. Ja Mengmins būtu pieķēries saplīsušajai sietai un raudājis par to, viņš iespējams visu mūžu pavadītu kā sietu tirgotājs. Mēs dažkārt pieķeramies jau pagājušajai pagātnei un uztraucamies par nākotni, kas vēl nav pienākusi, tādējādi izniekojot tagadni. Tomēr mēs nedzīvojam pagātnē un nedzīvojam nākotnē, mēs vienkārši dzīvojam tagadnē. Krievijas dižais rakstnieks Tolstojs savā grāmatā Gudras domas ikdienai saka šādi: kad ir vissvarīgākais brīdis jums? Kas ir vissvarīgākais darbs jums? Kurš ir visimportantākais cilvēks jums? Visimportantākais brīdis jums ir tagadne. Visimportantākais darbs ir tas,
Ko jūs darāt šobrīd? Un visimportantākais cilvēks ir tas, ko jūs sastopat šobrīd. Mūsu dzīve ir tagadnes summa. Tieši šī tagadne veido mūsu dzīvi. Tādējādi, dzīve, kas ir veltīta tagadne, kļūst par dzīvi, kas ir veltīta mūsu dzīvē. Lai gan laiks ir ierobežots, tīkla mārketinga uzņēmējiem, kuri ir atnākuši uz lekcijām, ir svarīgi uzmanīgi klausīties pasniedzēja lekcijā un pieņemt lēmumus par to, kādas izvēles man jāveic. Šobrīd tas ir realistiska rīcība. Tomēr, ja šajā laikā skatāties savā mobilajā telefonā vai domājat par kaut ko citu, jūs izniekojat tagadni. Sapņot par nākotni, lai gūtu panākumus, ir noteikti nepieciešams. Tomēr, lai īstenotu sapņus, ir obligāti jābūt uzticīgiem arī tam, kas pašlaik ir nepieciešams. Tas ir nepieciešams, tas ir būtisks darbs, lai nākotne, kas drīz kļūs par realitāti, varētu piepildīties.